mani dzird visi? Vai kāds var apstiprināt, ka esmu dzirdams? Jā, var dzirdēt. Labrīt, jā, var dzirdēt. Ļoti labi, jā, jo mēs parasti MS Teams vairāk universitātē darbojamies nekā šajā platformā. Es ceru, ka tehniski viss mums izdosies, un ar šo es arī vēlos atklāt 79. Latvijas Universitātes starptautisko zinātnisko konferenci, kas mums šajos apstākļos norit pirmo reizi attālināti. Un arī šīs plenārsēdes tēma sasaucas ar vidi, kādā mēs noturam šo konferenci 2021. gadā, un proti tēma ir tiesības un tiesiskā vide mainīgos apstākļos. Plenārsēdes tēma raksturo visu šo konferenci, ne tikai šo plenārsēdi, bet arī visas sekcijas. Un tie, kas varbūt jau ir sekojuši līdzi konferences programmai, tad šogad neskatoties uz to, ka konferences notiek attālināti, ir ļoti liela atsaucība, daudz referentu, un līdz ar to šodien konferences sākās, kas ir 2. februārs, līdz pat mums 12. martam notiek sekcijas dažādās tiesību nozarēs. Līdz ar to aicinu sekot līdz interesantiem referātiem, un pilnīgi noteikti katrs atradīs tieši tādu referātu, kas konkrētajā brīdī ir aktuāls un pašam interesē. Plus, protams, kā katru gadu, labākie referāti, izejot attiecīgi redkoloģijas stingru aci, tiks publicēti rakstu krājumā, ko Latvijas Universitātes juridiskā fakultāte izdod parasti ap jūniju. Un pilnīgi noteikti, ka šajos rakstos būs vairāk informācija nekā to, ko spēj pateikt referenti uzstājoties savās sekcijās. Līdz ar to arī, protams, ja kāda tēma tīpaši interesē, lūgums sekot līdzi un lasīt autora arī rakstu darbu. Pirms mēs sākam plenārsēdi, vēlos arī nodot sveicienus un labu vēlējumus no juridiskās fakultātes dekānas asociētās profesoras Anītas Rodiņas, kura vēl ražīgu darbu un spraigas diskusijas. Vienlaicīgi es esmu šīs plenārsēdes vadītājs un runātājiem informēju, ka runāšanas laiks, jeb uzstāšanās laiks ir 20 minūtes. Tad, kad šīs 20 minūtes būs pagājušas, tad es došu skaņas signālu, tātad ieslēgšu mikrofonu, jūs dzirdēsiet noteikti skaņas signālu, tad jūs zināsiet, ka šīs 20 minūtes ir pagājušas, jo, lai gan bieži vien no savas pieredzes var teikt, ka liekas, ka tās 20 minūtes ir viegli ievērot, tomēr uzstājoties, runājot, tas laiks skrien ātrāk un bieži vien ir grūti šajā laikā iekļauties. Tomēr es autors un referents faktiski aicinu pieturēties pie laika grafika, jo, protams, visi cilvēki ir savā ziņā savu dienu saplānojuši un rēķinājušies ar konkrētu laiku. Faktiski šajā brīdī es domāju, ka mēs esam pabeiguši šīs starptautiskās konferences atklāšanas oficiālo runu un varam sākt darbu pie konkrētiem referātiem. Un tā ir sagadījies, ka pirmais referents esmu es pats par tēmu pirkuma līguma objekta izpratne jauno patērētāju pirkuma direktīvu gaismā. Tagad es mēģināšu uzlikt slaidus. Tā, es domāju, ka ir slaidi redzama, ne? Tie, kuri tātad lasīja plenāra sēdē paredzēto referātu nosaukumus, pamanīja, ka 3 no
referentiem šodien runās par patērētāju pirkuma direktīvu. Un, ņemot vērā, ka šogad plenārsēdes organizētāja ir Civiltiesību zinātņu katedra, tad jūs arī redzat, ka šeit 2 runātāji ir no Civiltiesisko zinātņu katedras, un savukārt vēl viens runātājs no Starptautisko zinātņu katedras ir Arnis Buka arī par šo līdzīgu tēmu patērētāju pirkuma direktīvu. Iemesls šim apstāklim ir tāds, ka šie referenti, kas runā šodien par jauno patērētāju pirkuma direktīvu, ir pētnieki Latvijas Zinātnes padomes fundamentālo un lietišķo pētījumu projektā patērētāju aizsardzības stiprināšana digitālajā un datu laikmetā, jauno patērētāju pirkuma direktīvu ieviešana Latvijas tiesību sistēmā. Un šajā projektā piedalās vairāki pētnieki, tā skaitā arī studenti, un uzdevums šī projekta ietvaros 2021. gada garumā, šis projekts notiek visā garumā, ir sniegt ieguldījumu gan no tiesību zinātnes viedokļa, gan arī palīdzību likumdevējam ieviest šo jauno patērētāju pirkuma direktīvu patērētāju tiesību aizsardzības likumā, iespējams arī kādi citi likumi ir jālabo, un līdz ar to mūsu kā pētnieku uzdevums ir šī gada ietvaros šo jauno regulējumu tātad kārtīgi izpētīt un arī dot priekšlikumus likumdevējiem šīs direktīvas ieviešanā. Turklāt patērētāju, tātad šī jaunā pirkuma direktīva ir jaunums visā Eiropas Savienībā, un arī citās valstīs šis ir pētījuma objekts sākuma stadijā, jo jūs maz atradīsiet par šo jautājumu jau iepriekš dziļus pētījumus. Līdz ar to šis ieguldījums ir arī faktiski Eiropas Savienības kontekstā no Latvijas tiesību zinātniekiem. Un tāpēc mans referāts ir tieši par pirkuma līguma objektu izpratni jau no patērētāju pirkuma direktīvas gaismā, jo skaidrs, ka šīs direktīvas, kuras ir 2, faktiski ievieš no tāda konservatīva jurista skatu punkta raugoties revolucionārus. Tādai mazai intrigai, piemēram, šo direktīvu izpratnē, atlīdzība var būt ne tikai nauda, noteikti naudas summa, bet arī vērtības, digitāls ekvivalents, arī personas dati. Un, protams, ja mēs runājam par atlīdzības līgumiem, atsevinājumu līgumiem, tad klasiski saistību tiesībās tiek mācīts, ka atlīdzība var izpausties vai nu mantas došanā, vai naudas summas samaksā. Šajā gadījumā mēs runājam jau par cita veida digitālo pasauli, kur vērtība ir ne tikai mantai un naudai, bet arī digitāliem datiem, kuri tātad direktīva ieskatā var būt arī cilvēciskās apgrozības objekti. Iemesls, un tad līdz ar to es vairāk orientējos savā pētījumā un šajā konferences uzstāšanās uz pirkuma līguma objektu izpratni. Citi pētnieki pētīs, teiksim, kāda cilvēciskā aizsardzības līdzekļi pieejami saskaņā jauno direktīvu un tam līdzīgi. Un, protams, pirms detalizēti analizēt šīs abas direktīvas, mums jāapskata, kāpēc tādas vispār ir ieviestas. Un tātad viens no, protams, Eiropas Savienības darbības mērķiem, kurš ir, manuprāt, gadu desmitiem tiek postulēts, ir izveidot drošu iekšējo tirgu, kurā nodrošināt preču un pakalpojumu brīva aprite. Un, protams, ka šķērslis, kā vienmēr tiek minēts tas, ka pastāv dažādu nacionālo dalību valstu regulējumi, kuri atšķirīgi ir, bet papildus tam, lai kā arī Eiropas Savienība mēģinātu harmonizēt šīs atšķirības,
dzīve ievieš arī savas izmaiņas, un, protams, ja pirms 15 gadiem runāja par harmonizāciju, teiksim, jautājumā par to, cik dienu laikā patērētājs var atteikties no distances līguma, tad tagad jau Eiropas Savienība ir pieņēmusi direktīvu, lai harmonizētu jautājumu, kurš ir ļoti svarīgs, proti par tādu objektu apriti un patērētāju tiesību aizsardzību, kuri satur digitālus elementus. Jo tehnoloģijas attīstās, un tie, kas atcerās Nokia tālruni, tad tas sastāvēja tikai no podziņām, maza ekrāna, un mēs šo preci varējām uzskatīt par kustamu lietu, kur ir elektroniski, ar baterijām darbinām. Tad, var teikt, 15 gadu laikā, kur viens no revolucionāriem, protams, bija iPhone, kurš nāca jau ar aplikācijām, ar skārienjūtīgiem ekrāniem, tā tālāk, ir šo preci izpratni izmainījis tik tālu, ka mēs dažreiz arī juristi varam uzdot savu jautājumu, ko mēs iegādājamies, pakalpojumu, preci vai preci ar pakalpojumu, vai, piemēram, navigācijas ierīci automašīnā, vai mēs nopērkam automašīnu, un navigācija ir šīs preces raksturlielums vienkārši, vai arī navigācijas sistēma ir pakalpojums, ko mums sniedz, un attiecīgi šīs navigācijas sistēmas operators. Un līdz ar to, ja agrāk automašīna bija vienkārši pārvietošanās līdzeklis, tad tagad tas jau bieži vien ir arī līdzeklis, kurš satur dažādus digitālos risinājumus. Teiksim, jūs varat piezvanīt no automašīnas, jūs varat navigāciju novērtēt, jūs varat laika ziņas paskatīties, televizoru, jūs varat filmas skatīties un tā tālāk. Līdz ar to attīstoties tehnoloģijai, arī preces izpratne mainās. Un tāpēc 2019. gadā Eiropas parlaments un padomu pieņem 2 direktīvas, kuras tie, kur nodarbosies ar patērētāju tiesību jautājumiem, diezgan bieži šos numurus pieminēs. Tas ir 2019/770 un 771. Un tātad direktīva 770 saucās par dažādiem digitālu saturu un digitālo pakalpojumu piegādes līguma aspektiem. Viņi tieši tā nesaucās, bet tas saturis par digitāliem pakalpojumiem, otra ir par preču pārdošanas līguma aspektiem. Tātad šeit uzliku slaidu, kur jūs varat piefiksēt šo direktīvu apzīmējumus. Līdz ar to, ņemot vērā, ka Eiropas Savienības viens no mērķiem ir attīstīt e-komerciju kopumā, un tas ir viens no apsvērumiem, kas ir norādīts šo direktīvu ievadā, tad Eiropas Savienība ir šīs direktīvas pieņēmusi, un dalību valstīm šī gada ietvaros šīs direktīvas ir jāievieš savos nacionālajos regulējumos. Un tātad pašlaik Latvijā notiek darbs pie attiecīgo normatīvu aktu grozījumiem. Cik man zināms no pēdējām ziņām, tad šie grozījumi patērētāju tiesību aizsardzības likumā ir tātad nodoti ministru kabinetā. Manuprāt, valsts sekretāra sanāksmē tie ir apstiprināti. Jebkurā gadījumā tie nokļūs Saeimā, kur juridiskā komisija vērtēs, un viens no arī mūsu pētījuma uzdevumiem, ko mēs veicam, ir sniegt arī atzinumu par šo likumprojektu un dot savus priekšlikumus, ko vajadzētu uzlabot, un jau pasteidzoties notikumiem pa priekšu, varu apgalvot, ka noteikti no mūsu pētnieku puses būs priekšlikumi, ko vajadzētu grozījumos uzlabot. Tātad, kas ir būtiski? Pirmkārt, runājot par šīm direktīvām, ir svarīgi atzīmēt, ka šīs direktīvas skars ne tikai pirkuma līgumu, bet arī citus Latvijas tiesību sistēmā esošus līgumus.
teiksim, direktīvas 770.12. apsvērumā minēts, ka šai direktīvai nebūtu jānosaka līguma par digitālā satura vai digitālā pakalpojuma piegādi juridiskā būtība, un jautājums par to, vai līgums par digitālā satura vai digitālā pakalpojuma piegādi ir uzskatāms, piemēram, par pirkumu pakalpojumu nomas vai sui generis līgumu, salikto līgumu. Līdz ar to šeit tātad dalībvalstīm ir brīva izvēle, kādā veidā tās vēlas šīs direktīvas ieviest. Un savukārt direktīva 771 tātad attiec uz šaurāk iespējamo līgumu tvērumu, un tā attiec uz līgumiem par preču, tostarp preču, kurām ir digitāli elementi pārdošanu. Šīs direktīvas nav vienu otru izslēdzošas, bet vienu otru papildina. Un direktīva 770, kas runā par digitālo saturu un pakalpojumu, faktiski attiecās ar noteiktiem izņēmumiem uz gandrīz jebkādu veidu atlīdzības līgumu, tostarp par digitālā satura atsavināšanu patērētājiem. Līdz ar to, lai saprastu jauno patērētāju aizsardzības mehānismu un regulāciju, to apjomu, abas šīs direktīvas ir jāapskata kontekstā. Jā, šeit ir slaids, kuras stāstot aizmirsu jums uzlikt, bet būtībā tie ir tas, ko es izstāstīju, un šis apsvērums, ko es citēju, šeit ir. Būtiski jēdzieni direktīvā. Tātad mums direktīva operē ar tādiem jēdzieniem kā digitāls saturs, digitāls pakalpojums, digitāls elements. Tas noteikti nākotnes juristiem, no esošiem, bet it sevišķi no nākamās paudzes juristiem būs diezgan pašsaprotams jēdziens. Un runājot par digitālo saturu, tad šī jēdziena skaidrojums jau šobrīd ietverts patērētāju tiesību aizsardzības likuma 1. panta 8. punktā, proti tas ir digitālais saturs ir dati, kas radīti un piegādāti digitālā formā. Pirmšķietami šāda definīcijas esamība mūsu likumā, manā ieskatā, varētu radīt neskaidrības, ko likumdevējs saprot ar jēdzienu digitālais saturs. Jo jautājums ir, vai tiešām Eiropas Savienības likumdevējs ir vēlējies iekļaut jebkurus datus dati, kas radīti un piegādāti digitālā formā. Jo, ja šāda definīcija būtu pamatota, proti, ka svarīgi ir, ka digitālais saturs ir dati, kas piegādāti digitālā formā, tad būtu jāsacina, ka, piemēram, tulkošanas pakalpojumi, kur darba rezultāts ir sniegts elektroniskā formātā vai juridiskie pakalpojumi, kur rezultāts ir elektroniski sagatavots dokuments, ir digitāls saturs. Kas tā nav? Līdz ar to, tomēr šīs definīcija būtu jāuzlabo, jo direktīvas tvērumā, teiksim, tādā, lai vienkāršāk saprastu, tad zībatmiņā nodots dokuments nav digitāls saturs, prece ar digitālu saturu, tas ir datu nesējs. Un līdz ar to faktiski šeit būtu šī definīcija jāprecizē, jo arī direktīvā aprakstot šos piemērus tiek tieši identificēts, ka tikai tas, ka ir digitāli dati, vēl nepadara to par digitālu saturu pašu preci. Tātad nākamais jēdziens mums ir digitāls pakalpojums, un ar digitālu pakalpojumu direktīvas izpratnē saprotam divu kategoriju pakalpojumu. Pakalpojums, kas patērētājiem dod iespēju sagatavot, apstrādāt vai uzglabāt datus vai piekļūt tiem digitālā veidā, vai pakalpojums, kas liek kopīgot datus vai kādā veidā miedarboties ar tiem digitālā veidā, ko augšuplādējs var radīt patērētājs vai citi
minētā pakalpojuma lietotāji. Nu, tā digitālajie pakalpojumi, tie varētu būt digitālās televīzijas pakalpojumi, sociālajos plašsaziņas līdzekļos piedāvāt video un audio koplietošanas, teksta apstrāde vai spēles, mākoņu glabāšanas pakalpojumi, tīmekļa e-pasta pakalpojumi un tam līdzīgi. Un, visbeidzot, jēdziens digitāls elements, kuras pieļauju var diezgan sākotnēji šajos iedzienos apjukt, jo tie lingvistiski ir diezgan tuvi, bet tas, kas ir būtiski pie iedziena digitālais elements, tad šis iedziens ir svešs Latvijas tiesību sistēmā. Un šis iedziens ir ļoti būtisks tieši direktīvas 771 kontekstā, jo tieši šī direktīva regulē tādas līgumus, kur ietvaros tiek pārdotas preces ar digitāliem elementiem. Kā tas izriet no šī brīža plānojamās patērētāja tiesība aizsardzības likuma grozījuma redakcijas, arī tur, lai gan bieži pieminēts, tomēr šis jēdziens skaidrots netiek. Un šis jēdziens manā ieskatā pietiekami skaidri ir atklāts direktīvas 14. un 15. apsvērumā. Tātad, kur skaidros, ka prece ir uzskatām par tādu, kurai piemīt digitāla elementi, ja digitālā satura vai digitālā pakalpojuma neesamība neļautu šīm precēm pildīt savas funkcijas, vai kad šāds digitāls saturs vai digitāls pakalpojums tiek nodrošināts kopā ar precēm saskaņā ar preču pārdošanas līgumu. Un citiem vārdiem skaidrojot šo digitālā elementa jēdzienu, jeb preci ar digitālu satura elementiem, būtu atzīstams 4 veidu preces. Tad pirmkārt prece, kuras funkcija īstenošana ir darīta atkarīgi no šai precē nepieciešamā digitālā satura vai digitālā pakalpojuma. Prece attiecībā uz kuru līguma pusi ir skaidri vienojušās, ka tā ietvers digitālu satura vai pakalpojumu. Treškārt prece, kurā pēc tās būtības un veida ir ietverams konkrēts digitāls saturs vai digitāls pakalpojums. Un ceturkārt prece attiecībā uz kuru komersants, lai gan nav to tieši norādījis līgumā, konkrētā digitālā satura vai digitālā pakalpojuma ietveršana ir īpaši piesolījis. Nu, ātri nolasot šīs 4 preču grupas, protams, jums liekas grūti orientēties, kur ir šī atšķirība. Protams, būs raksts, kur tas detalizētāk izskaidrots, bet piemēra veidā, lai jūs saprast, par kādām precēm ar digitālajiem elementiem direktīvas runā, tad tas ir vietpulkstenis, kurš šos funkcijas var pildīt tikai tad, ja tas nodrošināts ar nepieciešamo digitālo saturu, programmatūru. Tas var būt dators, kurš jau tiek pārdots ar operētāju sistēmu iekšā, ja jau var dators bez un ar. Tas var būt viettālrunis, no kura pat specifiski līguma noteikuma neesamības gadījumā ir loģiski sagaidāms, ka tajā būs ietverti noteikti digitāli elementi, piemēram, pulksteņa programma vai programma, kas rāda akumulātoru uzlādes līmeni un tā tālāk. Un arī transporta līdzeklis ar navigācijas sistēmu, kuras esību komersants līdz tam bija piesolījis. Piemēram, ar komercgarantiju, kas būs arī jauns iedziens mūsu likumā, vai televīzijas reklāmā. Līdz ar to šīs visas preču grupas, kā ko es minēju, arī raksturo šo preču digitālo elementu. Tātad, kā es minēju, svarīgi ir šo direktīvu nošķiršana. Un direktīvu 770 noteiktiem izņēmumiem attiec gandrīz uz jebkāda veida atlīdzības līgumu par digitālā satura atrunāšanu patērētājiem. Savukārt direktīva 771 attiecas uz līgumiem ar preču, tostarp preču, kurām ir digitāla elementa pārdošanu. Tātad, es jau iepriekš minēju šo te iPhone telefonu aparātu, kurš pilnīgi viennozīmīgi ir nesalīdzināms kā prece ar telefonu aparātu pirms 15 gadiem, kur vienīgā funkcija, kā mēs atceramies, bija piezvanīšana īsziņas, un tad čūsku spēlīt, ko visi spēlēja.
Tas bija viss praktiski lielā mērā, kas tur bija šajā telefonā. Tad mūsdienās, protams, šie viedtālruņi lielā mērā ir mazi, var teikt, datori. Turklāt tādi, kuri ir satura veidā maināmi. Proti, jūs nopērkat jaunu iPhone, jums ir tas, protams, prece ar digitālu elementu, kur ir noteikts programmatūra iekšā, kurai ir jādarbojas. Jūs sagaidat, ka ne tikai varēs piezvanīt no šī tālruņa, bet daudz ko citu veikt. Bet tai pašā laikā šo iPhone jūs varat mainīt saturiski, ielādējot aplikācijas. Un noteikti katrs, kas lieto šos vietālruņus, ir izmainījis to saturu, ielādējot dažādas aplikācijas. Un lūk, šo te jautājumu tad līdz ar to mums risina 770. direktīva, proti tajā brīdī, kad jūs ielādējat kādu spēli vai kādu citu, treniņu programmu, tad, protams, ka šī te aplikācija neietilpst pašā preces digitālā elementā, un tāpēc šīs te programmatūras papildus iegāda, vai tā ir bezmaksas vai maksas, tā attieksies uz direktīvu 770 regulējumu. Tātad, tā vienkāršot runājot, vietālruni mēs pērkam, un 771. direktīva, vietālrunī ielādējot kādu programmatūru, 770. Līdz ar to šīs direktīvas nav teiksim, viņas nav, protams, identiskas, bet viņas nav nošķirams tajā izpratnē, kā arī pašā precē jau arī ražotājs var ietvert digitālo pakalpojumu, kur arī 770. direktīva skar šo jomu. Direktīva ietekmes pirkuma līgumu. Tātad līdz direktīvu transponēšanai Latvijas tiesību sistēmā nav normatīvu aktu, kas spētu regulēt īpatnības, kas pastāv gadījumos, kad patērētājiem tiek atsūtīts digitāls saturs vai prece ar digitāliem elementiem. Un, kā es minēju, šādas preces būtiski atšķiras no līdzinējās preču izpratnes. Un šeit ir uzskaitīti tās galvenās atšķirības, kas mūsdienās pilnīgi izmaina uzskatu, kas ir prece. Tāpat kā arī, piemēram, šie digitālajie pakalpojumi. Teiksim, spēle, kura tiek iegādāta, teiksim, 2015. gadā, un tai nepārtraukti nāk atjauninājumi. Šī spēle pēc 6-7 gadiem pilnīgi viennozīmīgi, visticamāk, par 99% Līdz ar to, protams, romiešiem pat prātā nevarēja ienākt, ka varbūt kaut kādas tādas preces, kuras laika gaitā mainīsies saturiski. Un līdz ar to tieši šī iemesla dēļ, ka digitālā pasaule mums rada jaunus objektus, cilvēciskās apgrozības objektus, šīs direktīvas ir ļoti svarīgi, precīzi arī ieviest Latvijas regulējumā. Tātad es nelasīšu laika trūkumu dēļ šīs dažādos izpratnes, kuras tagad mainīsies mūsdienās par preču aprakstu, bet tas, kas ir būtiski, ir jāsaprot, ka šajās direktīvās ietvertā izpratne par pirkuma līguma objektu būtiski skars pirkuma līguma regulējumu. Tā skaitā, piemēram, kāds ir tiesību pienākumu sadalījums pirkuma līgumā, kurš noslēgts starp komersantu un patērētāju, kāds ir pirkuma līguma objekts, ja ir paredzēts atrisināt digitālu saturu vai preci ar digitāliem elementiem. Un, lai mēs saprastu, kas tad ir, kāds ir digitālais preci ar digitālu elementu, kā mēs viņu varam kaut kādā veidā inkorporēt Latvijas tiesības sistēmā,
Tad līdz ar direktīvu 770 ieviešanu kopsakarā ar jau pastāvošām īpatnībām Latvijas tiesību sistēmā ir nepieciešams nošķirt 3 dažādu digitālu satura atsevināšanas veidus atkarībā no atsevinājuma līguma objekta. Pirmkārt, digitāls saturs vai prece ar digitālu satura elementiem, kura ir atsevināta un kurai nav nepieciešama atjauninājuma. Tātad, piemēram, video materiāli, fotoattēli, skaņdarbi. Otrs, digitāls saturs vai prece ar digitālu satura elementiem, kura ir atsevināta un kurai ir nepieciešama atjauninājuma. Piemēram, datora operētāja sistēmas, datorspēles, datora antivīrus. Un trešais, digitāls saturs, kuru persona saņem apmainot personai piedarošos datus pret šo vēlamo digitālo saturu. Citiem vārdiem, digitālais saturs, kuru persona saņem maiņas, iespējams maiņas līguma ceļā, tas vēl atklāts jautājums. Kur tātad direktīvas ieskatā arī notiek digitālā pakalpojuma sniegšana, jo persona iegūst kādu digitālu saturu pretī nododot datus. Piemēram, reģistrācija Facebook vietnē. Elektroniski zinātniska raksta saņemšana. Jums ir jāievada savi dati, tad jūs saņemat produktu. Un līdz ar to ne tikai direktīvas atstās ietekmi un izpratnes maiņu par pašu preci, ko mēs saprotam preci, bet arī kā šī prece var tikt nodot patērētāju tātad rīcībā, pretī pat nemaksājot noteiktos gadījumos naudu vai nedodot ekvivalentu mantisku vērtību, bet gan datus. Tā man vēl kādas laikam dažas minūtes, 2-3. Nu, un lūk, un šeit mēs nonākam pie faktiski viena no fundamentālākā jautājuma, kādā veidā šī direktīva izmaina izpratni par CILIKUM 2005. Pantu, kur pirkuma līguma objekts var būt lietas, kas ir atļauts un iespējams atsvināt, saprotot to ķermeniskas lietas, bet ir lietu un saistību tiesības. Taču digitāls saturs pēc būtības ir binārs kods. Un jautājums, vai to var atzīt par ķermenisku vai bezķermenisku lietu. Skaidrs, ka dati nevar tikt atzīti par lietām. Un šeit arī Vācijas tiesību sistēmu pētot, tiesību zinātnieki nonākuši pie tāda paša secinājuma, kā arī es esmu nonācis, ka, protams, šie digitālais saturs pats par sevi nevar tikt atzīti par lietu, un Vācijas tiesību sistēmā viņi ir radījuši jaunu, faktiski jēdzienu, bezķermeniski objekti, kuri arī var būt cilvēciskās apgrozības objekti. Līdz ar to tas var būt kaut kāds mantisku novērtējumu labums. Tā nav pēc būtības revolūcija Latvijas tiesību sistēmā, jo mēs zinām arī, piemēram, komerclikumā pie uzņēmumu jēdzienu, ar uzņēmumu mēs saprotam lietu kopību un tā tālāk, bet tur ir arī piebilde, kas satura arī nemantiskus labumus, mantisku novērtējumus labumus, tā varētu teikt drīzāk, kā piemēram klientu bāze, zinātība, reputācija un tā tālāk, ko arī vērtē un ietver cenā, iegādājoties uzņēmumu. Un tātad, ir juridiski tie saucās citi saimnieciskie labumi vērtības, komerclikuma izpratnē. Un tādējādi faktiski arvien vairāk digitalizēties mūsu pasaulē, arvien vairāk mēs nonākam pie secinājuma, ka civiltieskās apgrozības objekts nav tikai ķermeniskas lietas kā fizikāls vai bezķermeniskas kā tiesības, bet lūk šie te dati, un nevar jau teikt, ka pašlaik dati nevarētu būt civiltieskās apgrozības objekts. Informācijas pārdošana ir tātad civiltieskās apgrozības objekts. Bet, faktiski, ja mēs pašlaik informācijas pārdošanu analizēt pēc CILIKUM, tad tas balstītos uz uzņēmumu līguma noteikumiem, ja kāds apņems izvest galā kādu pasākumu, proti sagādāt kādu informāciju. Bet šeit tātad ir prece ar informāciju, ja mēs tā vienkāršot runājam. Un līdz ar to jautājums šeit ir
faktiski fundamentālāks un būtiskāks. Skaidrs, ka patērētāju tiesību aizsardzības likumā tiks ieviesta šī direktīva un šis digitālais saturs būs un kļūs par cilvēciskās apgrozības objektu. Bet tas, ko Latvijas tiesību zinātniekiem ir jādomā vairāk un tālāk, vai šāds regulējums nav jāievieš arī civillikumā. Jo kāpēc gan, lai mēs izliktos, ka starp komersantiem šādu preču pārdošanu digitālo saturu nenotiek vai nenotiks? Nu, skaidrs, ka notiek un notiks, un līdz ar to jautājums par to, vai mums nav civillikums arī patiesībā jāgroza, lai mēs ietu laikam līdz paliek aktuāls. Jo pašlaik, ja mēs mēģinātu, teiksim, klasificēt, kāds līgums tad ir uzskatāms par noslēgtu starp komersantiem par preci ar digitālās saturs atsevināšanu, tad no vienas puses redziet 2005. Pants mums īsti neder. Tad varbūt tas ir salikts līgums, pirkuma līgums, kurā pērk preci, un uzņēmuma līgums, kurā ir operētāja sistēma, kur pārdevējs ir nodrošinājis, ka šī operētāja sistēma darbosies. Bet, ja tas ir salikts līgums, tad kā tad mēs risināsim jautājumu par cilvēciskiem aizsardzības līdzekļiem, jo pirkuma līgumā un uzņēmuma līgumā tie ir atšķirīgi. Tā skaitā pat atkāpšanās ir atšķirīga. Vai arī tas ir pirkuma līgums ar blakus līgumu, jo civillikums mums atļauj pirkuma līgumu papildināt privātu autonomijas ietvaros ar blakus līgumiem. Tādējādi tātad brīvi modificējot pirkuma līgumu. Tomēr, protams, šeit uzreiz būtu jautājums rastos tiesību zinātniekiem, ja preci ar digitālu saturu var būt par pirkuma līguma objektu, tad vai var būt īpašuma tiesības uz digitālu saturu, vai var būt īpašuma tiesības uz bināro kodu. Šie un citi jautājumi tātad šī gada ietvaros tiks pētīti mūsu projekta ietvaros un taps vairākas publikācijas, un kam šīs tēmas interesē, tos es aicinu sekot līdzi. Skaidrs, ka šodien atbildes mēs uz šiem jautājumiem nevaram sniegt. Lai gan rakstā tās būs, man arī viņas ir, bet laiks neļauj par katru detalizētu apstāstīt jums. Līdz ar to šis ir ievada referāts šai tēmai, kur Latvijā ir zinātnes līmenī, tātad zinātnieki pieslēgušies un mēģinās dot arī savu ieguldījumu, lai šis regulējums pēc iespējas labāk tiek ieviests mūsu tiesību sistēmā. Ar šo es savu referātu beidzu un dodu vārdu nākamajam runātājam, Vadimam Mantrovam, un referāta tēma ir digitālā satura vai digitālā pakalpojuma atbilstības izpratne jaunajās patērētāju pirkuma direktīvās. Lūdzu. Vai, Vadim, tu vari šērot savu prezentāciju? Jā, slideshow tad lietas. Labrīt visiem! Es tūlīt palaidīšu savu prezentāciju. Man šeit radās tehniska problēma. Es pieņemu, ka visi manu prezentāciju redz. Lūdzu, kāds apstipriniet, vai tiešām tā ir. Ir redzams, jā, tikai vienīgi nav full screenā. Paldies, to es tūlīt novērsīšu problēmu. Tagad vajadzētu būt visam kārtībā. Izmantojot iespēju, ka es runāju nākamais aiz profesora Jāņa Kārkliņa, divi papildinājumi, ko es vēlētos no savas puses izteikt saistībā ar jautājumiem, ko aizskāra iepriekšējais runātājs. Es varbūt kaut ko palaidu garām, bet, manuprāt, nebija pieminēts piemērs par digitālo pakalpojumu. Principā mēs tagad arī izmantojam digitālo pakalpojumu, proti Zoom programmu, jeb modernā latviešu valodā runājot Zoom aplikāciju. Un šeit ir vēl viena tālāka problēma, par ko jau
par ko jau runāja profesors Jānis Kārkliņš, problēma saistās ar to, ka ja šīs jaunās patērētāju pirkuma direktīvas tiks ietvertas patērētāju tiesību aizsardzības likumā, un viņas arī tiks ietvertas, radīsies jautājums, kāpēc digitālais saturs, digitālais pakalpojums vai preces ar digitāliem elementiem, ja visas kopā es viņas raksturoju ar terminu digitālās lietas, kāpēc tās netiek regulētas arī attiecībā uz citiem civiltiesību subjektiem, respektīvi netiek regulētas ārpus tiesiskās attiecības, saimnieciskās darbības veicējs, patērētājs. Un šeit es arī iepriekšējā gada konferencē arī jau izteicu viedokli un pilnībā pievienojos profesora Jāņa Kārkliņa viedoklim, ka šeit principā būtu jādomā par to, lai jauno digitālo lietu regulējumu attiecinātu uz jebkuru civiltiesisko attiecību, ne tikai tur, kur piedalās komersanti, ne tikai tur, kur piedalās patērētāji, bet kur piedalās jebkurš civiltiesisko attiecību dalībnieks. Tā skaitā arī Latvijas universitāte. Bet, protams, mans referāta mērķis nav saistīts ar tieši šiem jautājumiem. Mans referāta mērķis ir saistīts ar nākamo jautājumu, ko mēs apskatām sistēmiski pēc tam, kad mēs esam aplūkojuši pirkuma objekta izpratni saistībā ar jaunajām patērētāju pirkuma direktīvām. Proti nākamais jautājums pēc patērētāju pirkuma objekta aplūkošanas, ko izsmeļoši jau veids profesors Jānis Kārkliņš iepriekšējā referātā, saistās ar šo jauno patērētāju pirkuma objektu regulējumu no to atbilstības līgumam izpratnes viedokļa. Līdz ar to jautājums par to, vai digitālais saturs, vai digitālais pakalpojums, vai preces ar digitāliem elementiem atbilst līgumam vai nē, ir viens no būtiskākajiem jautājumiem patērētāju pirkuma direktīvās, kas ir pieņemtas 2019. gadā un kuras mēs raksturojam ar terminu jaunās patērētāju pirkuma direktīvas. Pavisam īsi sākumā es vēlētos raksturot savu referāta plānu, respektīvi man ir paredzēts sākt ar atbilstības nodrošināšanas līgumam jēdzienu, tātad ko nozīmē atbilstība līgumam kontekstā ar šīm digitālām lietām, ar kurām es saprotu 3 pirkuma objekta veidus, respektīvi preces ar digitāliem elementiem, tas ir digitālais saturs un tas ir digitālais pakalpojums. Jo šis atbilstības līguma izpratne ir būtiska gan saistībā ar subjektu, kuram jānodrošina pienākums nodrošināt šo digitālo lietu atbilstību līgumā, gan tas saistīts ar tiem gadījumiem, kad mēs varam konstatēt, ka lieta atbilst līgumam. Proti, mēs runāsim par subjektīviem un objektīviem atbilstības līgumam gadījumiem, kuri līdzinējā regulējumā par patērētāju pirkumu, respektīvi 99. gada patērētāju pirkuma direktīvā nav tieši šādā veidā šie gadījumi nodalīti, bet jaunās direktīvas šos atbilstības līgumam gadījumus tieši nodala atkarībā no subjektīvā vai objektīvā elementa. Un šeit arī būs atsevišķi jautājumi, kā mūsu likumdevējs pārņem vai grasās pārņemt, pareizāk sakot, grasās pārņemt šo atbilstības līgumam regulējumu attiecībā uz šīm digitālām lietām. Vispirms, dažos vārdos, cik vien man ļauj referātam atvēlētais laiks, es vēlētos raksturot, ko nozīmē atbilstība līgumam, ko nozīmē lietas atbilstība līgumam, jeb kā mūsu patērētāju tiesību aizsardzības likums nosaka preces atbilstību līgumam, lietojot nevis civilikuma terminu prece, nevis civilikuma terminu lieta, bet gan tādu ekonomiskāku terminu prece. Tātad, ja mēs runājam par jaunajām 2019. gada direktīvām, tad tās paredz 3 jaunus patērētāja pirkuma objekta veidus tieši saistībā ar patērētāja pirkumu. Es šos 3 veidus saucu ar tādu vispārīgāku terminu digitālās lietas,
kuras ir trīs tātad preces, kurām ir digitāli elementi, tas ir digitālais jeb ciparu saturs un digitālais jeb ciparu pakalpojums. No Eiropas Savienības patērētāju aizsardzības tiesību viedokļa digitālais saturs kā termins nav jaunums. Šis termins bija jau ietverts 2011. gada specifisko patērētāju aizsardzības tiesību līguma direktīvā, 2011. gada direktīvā, kur tas tika regulēts kopā ar kustamām lietām, bet 2011. gada direktīvā, un tas, starp citu, ir arī jaunajās direktīvās saglabāts, šī Eiropas likumdevēja pieeja attiecībā uz digitālo saturu, un tagad arī attieksies uz digitālo pakalpojumu, Eiropas likumdevēja nostāja ir tāda visai, kā to labāk pateikt, visai grūta, teiksim tā, jo Eiropas likumdevējs 2011. gada direktīvā digitālo saturu, ko saprot arī līdzīgi 2019. gada direktīvās, vērtē no tāda principa ne cepts, ne vārīts. Tātad digitālais saturs ir uztverts ne kā pirkums, ne kā pakalpojums, kaut kas pa vidu un pielīdzināts gāzei, elektrībai un ūdenim, ja to piegādā patērētājiem nefasētā veidā. Un šī digitālā satura izpratne ir arī līdzīgi pārņemta 2019. gada direktīvās, konkrēti patērētāju digitālā pirkuma direktīvā 2019 šķērsvītra 770. Lūk, pēdējie divi digitālo lietu veidi, proti digitālais saturs un digitālais pakalpojums, ir regulēti atsevišķā šajā patērētāja digitālā pirkuma direktīvā, kamēr preces, kurām ir digitāli elementi, regulēti kopā ar citām kustamām lietām 2019. gada patērētāja pirkuma direktīvā, jeb direktīvā ar numuru 2019 šķērsvītra 771. Ja mēs runājam par digitālā satura un digitālā pakalpojuma jēdzieniem, tad pašā direktīvas priekšlikumā, es domāju, digitālā pirkuma direktīvas priekšlikumā bija tikai viens jēdziens – digitālais saturs. Bet apspriešanas gaitā no digitālā satura tika izdalīts atsevišķi arī digitālais pakalpojums. Un viens no būtiskākajiem regulējuma jautājumiem patērētāja digitālā pirkuma direktīvā, respektīvi direktīvā 2019 šķērsvītra 770, ir jautājums par šo lietu, es domāju, digitālā satura vai digitālā pakalpojuma atbilstību līgumam. Un šī atbilstība līgumam regulēta divējādā veidā. No vienas puses iet runa par pienākumu, kuram pienākumu nodrošināt, ka šīs lietas atbilst līgumam. No otras puses iet runa par gadījumiem, kurus konstatējot ir prezumpcija, ka šīs lietas digitālais saturs atbilstošas. 2019. gada direktīvas nelieto terminu prezumpcija, tas ir 99. gada direktīvas iedziens, bet viennozīmīgi domā un uztver, ka šeit ir prezumpcija, ka ja lieta atbilst visiem šiem gadījumiem, par ko mēs tālāk runāsim, tad lieta atbilst līgumam. Sāksim ar šo pirmo atbilstības līgumam daļu, tātad ar pienākumu. Šeit šis pienākums ir ietverts patērētāja digitālā pirkuma direktīvas 6. pantā. Līdzīgā formulējumā tas ir ietverts arī 2. 2019. gada direktīvā, bet saistībā ar digitālo pirkumu 6. pants tieši paredz, ka tirgotājs tieši tā to arī raksturo direktīvu, nevis pārdevējs, bet tieši tirgotājs. Tirgotājs piegādā alternatīvu Latvijas tiesību sistēmā, kur pirkums nošķirt no piegādes ir nodot, kā tirgotājs piegādā patērētājiem digitālo saturu vai digitālo pakalpojumu, kas atbilst direktīvā tālākajos pantos izklāstītajām prasībām. Citiem vārdiem sakot, tirgotāja pienākums ir nodot vai piegādāt patērētājiem tādu digitālo saturu vai digitālo pakalpojumu, kas atbilst līgumam. Digitālā satura un digitālā pakalpojuma piemēri ir jau raksturoti no iepriekšējā
referenta puses. Un digitālais pakalpojums ir tas, ko mēs tagad izmantojam, piemēram, Zoom programmu. Digitālais saturs ir piemēram, ir mūzikas fails vai video programma, ko es varu leju pielādēt, un tas ir digitālais saturs. Šī nošķiršana starp digitālo saturu un digitālo pakalpojumu nevienmēr būs vienkārša. Vieglāk būs nošķirt preci ar digitāliem elementiem no digitālā satura, bet digitālo saturu un digitālo pakalpojumu šī robeža šķirtne būs ļoti vāja. Un, kā es jau pieminēju, sākotnējā direktīvas priekšlikumā bija paredzēts tikai viens termins – digitālais saturs, bet apspriešanas gaitā Eiropas parlamentā, Eiropas padomē no digitālā satura tika izdalīts atsevišķs termins, respektīvi digitālais pakalpojums. Un saistībā ar šo direktīvas normu mēs runājam par to, ka atbilstības nodrošināšanas pienākums pastāv attiecībā uz tirgotāju, Latvijas gadījumā uz pārdevējs vai piegādātājs. Pastāv atbilstības līgumam nodrošināšanas pienākums ex lege, jeb no likuma, burtiski tulkojot šo formulējumu, jeb pamatojoties uz likumu. Un šeit mēs arī redzam subjektu. Subjekts ir tirgotājs. Direktīva, es domāju, patērētāja digitālā pirkuma direktīva šeit atver dalībvalstīm plašas durvis, kā traktēt šo digitālā satura vai digitālā pakalpojuma nodošanu vai piegādi. Es domāju, no kāda līguma veida to traktēt. Latvijas situācijā mūsu likumdevējs, to mēs pārunāsim nākamajā slaidā, mūsu likumdevējs izvēlējies terminu pārdevējs, bet, protams, tas vienlaikus aptver arī piegādātāju, un tikpat labi mēs arī varam šeit atsevišķos gadījumos runāt par pakalpojuma sniedzēju. Latvijas likumdevēja pieeja, pārņemot šo atbilstības līgumam nodrošināšanas pienākumu, ir ietverta pašlaik izstrādātajā likumprojektā grozījumi patērētāju tiesību aizsardzības likumā, kas ir pieejams ministru kabineta mājaslapā un izgājis valsts sekretāru sanāksmi, cik var saprast no ministru kabineta mājaslapas. Un pašreizajā likumprojektā šis atbilstības līgumam nodrošināšanas pienākums ir ietverts 16. ar indeksu 4 panta 1. daļā, proti pārdevēja pienākums ir nodrošināt digitālā satura vai digitālā pakalpojuma atbilstību līguma noteikumiem. Šeit mēs varam salīdzināt ar to, kā šis atbilstības pienākums ir ietverts citās valstīs, piemēram, Igaunijā, līdzīgs regulējums ir arī Lietuvā, bet šeit ir nepieciešama viena atruna. Lietuvā un Igaunijā šis atbilstības līgumam regulējums ir ietverts civiltiesību kodifikācijā. Igaunijā tas ir saistību tiesību likums, Lietuvā tas ir civilkodeks. Tādējādi neradot šo mākslīgo pretnostatījumu starp patērētāju pirkumu un pirkuma vispārīgo regulējumu, kas ir Latvija. Un par to es arī jau pašā sākumā runāju, ka šis regulējums, patērētāju pirkuma regulējums, kas pastāv pēc vieniem noteikumiem, un mūsu civillikuma regulējums, kas pastāv pavisam pēc citiem noteikumiem, ir tāda samākslota pieeja. Un šeit, ap citu, runāt par šo samāksloto pieeju, to es nepieminēju pašā sākumā, tagad pieminēšu. Jautājums ir par to, kā tas var mudināt Latvijas civiltiesību subjektus iegādāties digitālo saturu vai digitālo pakalpojumu no tām jurisdikcijām, piemēram, Lietuvas vai Igaunijas, kur ir šis vienotais regulējums, kur vismaz ir regulējums attiecībā uz šo digitālo saturu vai digitālo pakalpojumu. Pieņemot, protams, ka to ietvers Igauni un lietuvieši savā civiltiesību kodifikācijās, kā tas ir arī sagaidāms. Iespējams, klātesošiem radies jautājums, kāpēc es šeit esmu no likuma projekta formulējuma kaut ko nosvītrojis. Šeit ir runa par to, ka vienlaikus viens no jautājumiem, ko mēs varam apsvērt, ir saistīts ar efektīvu rakstīšanu. Vai vajag tiešām tik liekvārdīgi rakstīt mūsu likumus, patērētāju tiesību aizsardzības likums ir pietiekami zināms ar savu liekvārdību, un šeit var izteikt šo formulējumu, kas ir šajā iespējamā likuma normā īsāk. Piemēram,
pārdevējs nodrošina digitālā satura vai digitālā pakalpojuma atbilstību līgumam. Šeit, protams, mūsu likumdevējs ir pārņēmis direktīvu tādā veidā, kādā tas būtu principā jādara, jo direktīva jaunās 2019. Gada direktīvas ir izsmeļošās, tas ir jauninājums, salīdzinot ar 99. Gada direktīvu. Un tālāk mēs pārējām pie subjektīviem un objektīviem atbilstības līgumam gadījumiem. Respektīvi, ja pārdevējiem ir pienākums nodrošināt, ka lieta atbilst līgumam, tad, konstatējot visus subjektīvos un objektīvos atbilstības līgumam gadījumus, mēs varam prezumēt, ka lieta atbilst līgumam. Jaunās direktīvas pirmām kārtām paredz subjektīvo un objektīvo atbilstības līgumam nošķiršanu. 99. Gada direktīvā par patērētāju pirkumu tas nebija paredzēts. Un tas ir īstenībā pareizi, jo subjektīvā un objektīva atbilstība pamatojas uz dažādiem kritērijiem. Ja subjektīvā pamatojas uz individuālā patērētāja subjektīvo uztveri, tad objektīvā pamatojas uz objektīvu uztveri. Priekšplānā direktīvas liek tieši subjektīvo uztveri, kas ir pamatots ar to, ka pirmām kārtām jāņem vērā līdzēju griba, noslēdzot līgumu. Un tikai tad nāk klāt objektīvie gadījumi. Man nav pietiekams laiciņš izskatīt visus šos subjektīvos un objektīvos atbilstības līguma gadījumus. Šajā slaidā es formulēšu subjektīvos vai ietvēru no direktīvas pārņemot ar copy-paste šos subjektīvos atbilstības līguma gadījumus. Tie visi pamatojas uz sākotnējo direktīvu, direktīvas priekšlikumu. Tas ir jaunums, salīdzinot ar 99. Gada direktīvu, kura neparedzēja šos subjektīvos atbilstības līguma gadījumus, vienīgi objektīvos, izņemot šo B apakšpunktu, kas jau bija 99. Gada direktīva. Un objektīvie atbilstības līguma gadījumi, kuri pamatojas uz 99. Gada patērētāja pirkuma direktīvu, bet, protams, viņi ir attiecināti jaunajā patērētāja digitālā pirkuma direktīvā attiecināt uz digitālo saturu un digitālo pakalpojumu. Citu, kā jūs redzēt, jau no paša šīs normas sākuma direktīva lietošo, es domāju, patērētāja digitālā pirkuma direktīva lietošos terminus digitālais saturs un digitālais pakalpojums kopā. Tātad, jo abi divi ir aptverti ar šo atsevišķo patērētāju digitālā pirkuma direktīvu. Ja mēs skatāmies, kāda ir Latvijas likumdevēja pieeja, pārņemot šos gadījumus, tad Latvijas likumdevēja pieeja ir diezgan diskutabla. Pašreizējā likuma projekta 16. pantā ir panta 1. daļā atvainojas. Ir ietverti šie gadījumi, nešķirojot, kurš no tiem ir objektīvais, kurš ir no tiem subjektīvais. Un atsevišķos gadījumus ir pat miksēti šie gadījumi, pat kopā apvienoti. Objektīvi un subjektīvie pamati, kā tas ir, piemēram, attiecībā uz lietas izmantošanas mērķi. No vienas puses, tā, protams, ir pretruna ar izsmeļošās direktīvas pieeju, pārņemot direktīvu tādu, kāda tā ir pieņemta. No otras puses, šeit var rasties un arī radīsies piemērošanas grūtības, jo būs jāizpreparē no pašreizējā 16. panta 1. daļas, kurš ir objektīvais, kurš ir subjektīvais gadījums, un jāskatās, kā šis gadījums ir vērtēts, es domāju, subjektīvais, objektīvais, vērtēts pašā direktīvā. Tā kā šeit jau uzreiz ir viens rosinājums mūsu likumdevējam padomāt, vai tiešām mēs iesim tādu ceļu, ka mēs nepārņemam direktīvu tādā veidā, kādā tā ir uzrakstīta, ņemot vērā to, ka tā ir izsmeļošā direktīva. Šeit savā ziņā pārmetu laipu uz nākamo referātu, kur tieši šie jautājumi no Eiropas Savienības tiesību viedokļa tiks skatīti. Pabeidzot, viena piezīme, ko es vēlējos vēl šeit pieminēt, saistās ar to, ka šī objektīva un subjektīvo gadījumu nošķiršana ir būtiska pašam patērētājam, lai saprastu, kurš ir šis gadījums, kur viņam jāpierāda ir sava subjektīvā uztvere un kurš ir tas gadījums, kur jāpierāda objektīvā
uztver. Paldies! Jā, paldies par referātu. Man būtu lūgums kolēģim Vadimam Mantrovam no šī brīža pārņemt plenārsēdes vadību, jo izmantojot digitālo pakalpojumu, man būs jābūt tiesas sēdē pēc pusstundas, un varbūt es līdz pašām beigām nevarēšu šeit atrasties. Un jā, jautājums, vai es kā advokāts esot šajā tiesas sēdē ar digitālo pakalpojumu, var baudīt to pašu aizsardzību kā patērētājs, ja nu pēkšņi kaut kas noiet greizi ar šo digitālo pakalpojumu. Līdz ar to turpmāk kolēģis tātad vadīs šo plenārsēdi, bet es pieteikšu nākamo runātāju, un arī Vadim tad lūdzu sako līdz arī laikam, un kādu skaņas signālu varbūt padod, lai vieglāk orientēties runātājiem. Un tad nākamo es aicinu Arni Buku, referāta tēma dalību valstu rīcības brīvība attiecībā uz Eiropas Savienības regulām, direktīvām, jauno patērētāju pirkumu direktīvu piemērs. Lūdzu. Paldies sēdes vadītājiem par vārdu došanu. Labdien visiem virtuāli klāt esošajiem. Kā jau sēdes sākumā Jānis Kārkliņš minēja, tad mēs trīs, viņš pats Vadims Mantrovs un arī Dzenēs esam iesaistīti vienā kopīgā projektā saistībā ar šīm jaunajām patērētāju aizsardzības direktīvām un to ieviešanu Latvijā. Un tad mēs arī vienojāmies, kad tādā plus mīnus vienā dimensijā mēģināsim savus konferences referātus ievirzīt. Bet te uzreiz man ir jāizdara atruna, kad mans referāts būs ar tādu krietni abstraktāku piesitienu, un tur šis te patērētāju pirkuma direktīvu piemērs būs tiešām kā tāds atsevišķs piemērs. Līdz ar to, jā, te, protams, ir vēl vesela virkne ar jautājumiem, ko noteikti mēs pētījuma gaitā apskatīsim, un faktiski jau kuriem Vadims pieskārās, kur centrālais ir, cik tad liels pienākums uzliek šī te maksimālās harmonizācijas, ja izsmeļošā direktīva attiecībā uz dalību valsts likumdevēju. Un tāpat ir virkne starptautisko privātiesību jautājumiem, tātad, ko darīt, ja ir atšķirības ar dažādu valstu likumiem, tomēr arī pēc šīs direktīvas. Bet tātad, par ko tad es stāstīšu? Ja bija garš ievads, par ko es nestāstīšu. Tātad tūlītās padalīšos ar savu ekrānu. Tā. Varbūt atkal kāds līdzīgi kā Vadim gadījumā varētu apstiprināt, kad var redzēt ekrānu. Ir viss kārtībā, jā. Jā, ļoti labi. Un tātad, tie man uzstāšanās pieturspunkti, uz ko es fokusēšos, ir saistīti ar regulām un direktīvām un ar šiem dažādiem tiesību harmonizācijas veidiem, kā Eiropas Savienības tiesībās viņi tiek veikti, un cik lielā mērā šie veidi ir efektīvi un cik lielā mērā būtu nepieciešams domāt par tādiem konceptuālām izmaiņām šajā ziņā. Un tātad tie galvenie pieturspunkti manā runā būtu dalībvalstu rīcības brīvība, pavisam īsi par pamatkonceptiem, kā darbojas Eiropas Savienības tiesības. Tad otrais pieturas punkts būtu, ka attiecībā uz to, cik lielā mērā šīs te izplūdušās robežas starp regulām un direktīvām un starp dažādiem harmonizācijas mehānismiem praksē tomēr ir. Trešais pieturas punkts būtu tāds īsts pārskats par kādā veidā, kādi tiesību harmonizācijas līdzekļi ir dominējuši Eiropas Savienībā agrāk un 21. gadsimtā, kādas ir šīs tendences, kā šie harmonizācijas līdzekļi mainās. Un, visbeidzot, pavisam īsi beigās arī tātad
sasaistot ar iepriekšējo kolēģu referātiem par patērētāju tiesībām un kā patērētāju tiesību harmonizācija izskatās citu jomu kontekstā. Pirmais, ja mēs tātad sākam ar dalībvalstu rīcības brīvībām, ar pamatkonceptiem, tad pavisam īsi ir jāsāk ar to, kas ir Eiropas Savienības tiesības svarīgākie avoti. Un tātad pašos pamatos ir dibināšanas līguma, kur tiek noteikts, tātad, kas ir vienošanās, kas ir noslēgts starp Eiropas Savienības dalībvalstīm un kur tiek noteikti pamatprincipi, spēles noteikumi, uz kādiem darbojas Eiropas Savienības tiesības. Bet tātad, ja runa ir par tiesību harmonizāciju jau detaļās, tad, protams, centrālais elements ir sekundārie un terciārie tiesību avoti, respektīvi tātad tie, ko ir izdevuši Eiropas Savienības likumdevējs, kas būtu parlaments kopā ar Eiropas Savienības padomu, un no tiem būtiskākie ir regulas un direktīvas, un visā stāstā noteikti ir jāņem vērā arī Eiropas Savienības tiesas judikatūra un kā Eiropas Savienības tiesas judikatūra ir interpretējusi šīs te regulas un direktīvas un attiecīgi kā Eiropas Savienības tiesa ir raudzījusies uz harmonizāciju. Pirmkārt, tad jārunā par dalībvalsts rīcības brīvību attiecībā uz Eiropas Savienības tiesību prasībām. Tad pirmais fundamentālais nošķīrums jau ir atrodams dibināšanas līgumos, līgumā par Eiropas Savienības darbību. Tiek paredzēti divi dažādi tiesību aktu veidi ar pirmšķietami radikāli atšķirīgu rīcības brīvību, ko dalībvalsts var darīt attiecībā uz katru no šiem tiesību aktu veidiem. Pirmkārt ir tātad regulas, kas faktiski ir līdzīgas Latvijas likumiem, pēc savas darbības ietekmes, respektīvi tātad regulas ir tieši piemērojams dalībvalstīs un neprasa ieviešanu, vēl jau vairāk Eiropas Savienības tiesas judikatūrā ir vairāk spriedumu, kur Eiropas Savienības tiesa ir uzsvērus, ka dalībvalsts ir ļoti limitēts attiecībā uz to, ko dalībvalsts drīkst darīt, ieviešot regulu normas. Un otrs akts ir direktīvas, kas paredz dalībvalstīm sasniedzamo mērķi, bet atstāja mērķi sasniegšanas līdzekļu izvēli dalībvalsts ziņā. Respektīvi, Latvijas tiesībās īsti nav tāds analogs tiesību akts, bet tātad, tā pirmšķietamā atšķirība ir skaidri saskatām, tātad regulas it kā nevajadzētu ieviest, un savukārt direktīvas ir tās, kas būtu jāievieš, un tātad, kur dalībvalstu likumdevējiem ir jāizpilda direktīvas atstātā vieta. Un tāpat, ja pie šiem te pamatkonceptiem skatās, kādi ir galvenie tiesību harmonizācijas veidi, tad tiek izdalīti parasti minimālā jeb neizsmeļošā, Vladimirs Mantrovs iepriekšējā lekcijā izdala izsmeļošās, neizsmeļošās, šeit tā terminoloģija atšķirās, bet tad, minimālā jeb neizsmeļošā, kas paredz minimālo standartu Eiropas Savienības līmenī, un valsts var paredzēt stingrākas prasības, un savukārt maksimālā, pilnīgā jeb izsmeļošā ir tāda harmonizācija, kura sasniedzamo mērķi paredz precīzāk, un dalībvalsts nevar paredzēt stingrākas prasības, nekā ir noteikts direktīvā vai regulā. Jo no pirmā uzmetiena šķiet, ka šie te harmonizācijas galvenie veidi sasaucās ar iepriekšējā slaidā apskatīto, kad ir regulas un direktīvas, un attiecīgi ir minimālā harmonizācija, tas varētu vedināt, ka tās ir direktīvas, un savukārt maksimālā harmonizācija, tās varētu būt regulas. Bet praksē šīs te dalībvalstu rīcības brīvības jautājumu un harmonizācijas dažādie veidi tiesību Eiropas Savienības mērogā, šīs te robežas ir ļoti neskaidras. Visu pirms pati direktīvu nošķiršana, kaut arī dibināšanas līgums skaidri pasaka, ka ir šie divi akti. Šī nošķiršana praksē netuvu nav tik skaidra, jo gan regulas, gan direktīvas tiek pieņemts identiskās likumdošanas procedūrās,
Tāpat arī ir iespējas, ka regulas var grozīt ar direktīvām un direktīvas var grozīt ar regulām, kas arī ir noticis šo pašu patērētāju pirkuma direktīvu, tātad jauno, kur arī ir grozīta viena no agrākajām regulām. Un arī Eiropas Savienības tiesa visai bieži savos spriedumos ir vērtējusi, ka ir jāskatās konkrētais attiecīgā aktu pāns, regulas pāns vai direktīvas pāns, un ir jāskatās pēc šī pānta satura daudz vairāk nekā tīri formāli nošķirot regulas un direktīvas. Un tas pats attiecās arī tādos lielākos vilcienos jau uz šo nošķiršanu starp minimālo un maksimālo harmonizāciju, jo arī šeit nav tik skaidru robežu. Pirmkārt, pats ļoti bieži tiek izmantot šie termini minimālā, maksimālā harmonizācija, neizsmeļošā harmonizācija. Bet nekur dibināšanas līgumos nav dota definīcija, kas tad ar to būtu saprotams. Ir vienīgais, varbūt dažos pantos tur norāda, izmantots vārds minimāls, piemēram, attiecībā uz kriminālu tiesību harmonizāciju. Bet šiem terminiem nav īsti skaidrs definīcijas, un vēl jau vairāk, ja paskatās Eiropas Savienības tiesas praksi, tad var redzēt, ka vairākās lietās Eiropas Savienības tiesa ļoti apzināti izvairās no kaut kādu abstraktu šādu konceptu piepildīšanas ar tādu precīzu saturu. Un interesants ilustrācija, piemēram, šis spriedums samērā nesenā lietā. Un šajā lietā Francijas tiesa vērsās pēc prejudiciālā nolēmuma pie Eiropas Savienības tiesas, un viens no prejudiciālā nolēmuma jautājumiem bija skaidri noformulēts, vai attiecīgā direktīva, tur bija tā lieta bija par ģenētiski modificētiem organismiem, vai viņi ir uzskatām par maksimālās harmonizācijas, jeb tātad šo izsmeļošo direktīvu, respektīvi tā pati Nacionālā tiesa gribēja dzirdēt atbildi uz savu jautājumu tieši šādā formulējumā. Un ģenerāla advokāts savos secinājumos, viņš arī pieskārās šim analizēšanas momentam, tātad vai tā ir uzskatām vai nav par maksimālās harmonizācijas direktīvu. Savukārt Eiropas Savienības tiesas spriedumā apzināti pārformulēja jautājumu un tad atteicās dot kaut kādas stingras definīcijas. Jā, līdz ar to tā sekas ir tādas, ka realitātē ir ļoti plašs harmonizācijas tehnikas spektrs, nav tikai izsmeļošās un neizsmeļošās direktīvas, bet ir pelēkā zona starp abām divām direktīvām. Arī tā var būt tādās atsevišķās vietās, un vēl jau vairāk dažas citas direktīvas, īpaši 21. gadsimtā, viņas izmanto tā saukto jauno pieeju, kad tā vietā, lai pat direktīva dotu kaut kādus detalizētus skaidrojumus, tā vietā direktīva tikai satura pamatprincipu izklāstu, savukārt detalizētāku regulējumu atstājot jau privātu subjektu rokās, respektīvi kaut kādu standartizācijas iestāžu rokās, respektīvi tādu standartizācijas biroju rokās, attiecībā uz kaut kādiem tehniskiem jautājumiem. Un vēl jau vairāk daudz kas no harmonizācijas tiek mēģināts arī sasniegt caur vispārīgu savstarpējās atzīšanas principu, paļaujoties uz to, ka tā tad tiek, ja vienā valstī prece tiek pieņemta kā atbilstoši, tad ir prezumpcija, ka arī citā valstī šai precei ir jābūt atbilstošai. Un attiecībā uz šīm izplūdušajām robežām arī ir ļoti kazuistiska Eiropas Savienības tiesas prakse, interpretējot Eiropas Savienības likumdevēja iespējas izmantot šīs dažādās harmonizācijas tehnikas. Šeit atkal referāta ierobežotā laika apjoma dēļ, šeit noteikti visu to plejādu neiztirzāsim, kas jau būtu pats pa sevi bezmaz atsevišķi doktora disertācijas vērts temats. Bet katrā ziņā tādu pagrieziena punktu ir uzskatīt 2000. Gadu sākumu un Eiropas Savienības tādu tiesas
dažas tieslietas, kur tika atzīts, ka atsevišķi direktīvas normas tika atzīts par spēkā neesošām, jo tās negāja pietiekoši tālu un nespēja nodrošināt vienotu tirgus efektīvu funkcionēšanu. Bet savukārt tālāk Eiropas Savienības tiesa šajā virzienā nav gājis, un atkal ir citas lietas, kur Eiropas Savienības tiesa vairās vērtēt šādās kategorijās, kad vai pietiekoši tālu ir gājis Eiropas Savienības likumdevējs. Līdz ar to tātad var redzēt, ka šobrīd ir ļoti izplūdušas robežas gan starp regulām un direktīvām, kā tiesību aktu veidiem, gan arī starp to, kāda vispār ir šie harmonizācijas līdzekļi un harmonizācijas tehnikas. Ja tā pavisam īsi apskatās, kā ir šī harmonizācija attīstījusies un kā laika gaitā ir mainījies skats uz harmonizāciju, tad parasti izdala to, ka pašos pirmsākumos, kad tika veidot tikai iekšējā tirgus pamata, kas būtu 60. 70. gadi pagājušajā gadsimtā, ka tur direktīvās un regulās tur dominē pieeju, kas ir vērsta uz maksimālo tiesību harmonizāciju. Restīvi regulas tur ir patiešām tādas tīri strikti regulējuši, un arī direktīvās ir ļoti izteikts tas, ka precīzi tiek mēģināts pateikt, kas dalībvalstīm ir jāsasniedz. Un to var skaidrot ar to, ka tā pārmaiņa, kas notiek apmēram ar 20. gadsimta 80. gadiem, ir saistīta ar kompetencēm, kas ir Eiropas Savienība. Jo pašos pirmsākumos tomēr Eiropas Savienības kompetences bija krietni ierobežotākas nekā mūsdienās. Un tad arī ir daudz vieglāk domāt par to, ka tāda iekšējā tirgus pamata izveidi veidot caur šiem te maksimālās tiesību harmonizācijas līdzekļiem. Savukārt ar šiem 20. gadsimta 80. gadiem, kad būtiski pieauga Eiropas Savienības kompetences, tad arī parādās nepieciešamība izmantot šīs minimālās harmonizācijas līdzekļus. Tipisks piemērs būtu vides tiesības, kas parādās Eiropas Savienības kompetencēs ar 80. gadiem. Un vides tiesībās attiecīgi īpaši jau pirmsākumos, bet arī līdz pat mūsdienām, faktiski Eiropas Savienības līmenī tiek regulēti pamatprincipi un ļoti maz kas tā ļoti strikti tehniskā jomā. Līdz ar to tā transformācija ir no pirmsākumiem, kur ir maksimālā tiesība harmonizācija, jo salīdzinoši tās kompetences ir šaurākas un mērķi ir precīzāk sasniedzami, uz to, kad sākot ar to, kad Eiropas Savienības kompetences pieaug, tad arī kļūst grūtāk izmantot šo maksimālo tiesību harmonizāciju. Kāds tad ir 21. gadsimta tendences šajā kontekstā? Manuprāt, divi ir tādi būtiski momenti šeit. Viens ir tas, ka ir radikāli mainījies dalību valstu skaitu pieaugums. Un tas kopumā veicina minimālās harmonizācijas izmantošanu arvien tālāk, jo būtiska atšķirība starp minimālo un maksimālo harmonizāciju ir, ka par minimālo harmonizāciju valstīm ir likumdošanas procesā Eiropas Savienībā daudz vieglāk vienoties. Un līdz ar to, jo vairāk ir valstu, jo grūtāk ir panākt šīs vienošanās par maksimumu harmonizācijas instrumentiem. No otras puses, atsevišķos elementos atkal var redzēt šīs pretējās tendences, kā Eiropas Savienība arvien tālāk izmanto savas kompetences un tiek radīts arvien detalizētāks regulējums ļoti daudzās jomās. Un jau 21. gadsimta sākumā komisija aicināja uz maksimālāku harmonizāciju attiecībā uz daudzām iekšējā tirgus jomām. Un var redzēt, ka daudzos aspektos šis arī virzās uz priekšu. Tad tipiskākais piemērs būtu datu aizsardzības tiesības, kur tad visu laiku bija direktīva un tagad ir jaunā datu aizsardzības regula, bet arī tāda joma kā patērētāja tiesība aizsardzība, arī šīs jaunās direktīvas ir solis tajā pašā virzienā. Un attiecīgi šeit tad ir
manas uzstāšanās beigu daļā ir 4. pieturas punkts attiecībā uz patērētāju tiesību harmonizāciju kontekstā šīm citām jomām. Proti, tātad sākotnējais regulējums pirmsākumos patērētāju tiesības, pirmie tiesību akti, tie faktiski visi izmantoja minimālos harmonizācijas līdzekļus. Un šeit ir līdzīgi paralēli tām vidas tiesībām. Tad sākotnēji tika uzskatīts, ka nav iespējams radīt pilnīgi vienotus standartus Eiropas Savienības līmenī un tiek izmantot šie minimālie harmonizācijas līdzekļi. Savukārt, jaunais regulējums, kā jau iepriekšējais runātājs Mantraukungs minēja direktīvā 2019/771, šajā grozījuma direktīvā, tur ir skaidri atsevišķi 1/4. pants direktīvā, kurš norāda uz to, ka tātad jaunā šī direktīva ir izsmeļošā direktīva, jeb tātad vērst uz šo maksimālo harmonizāciju. Bet vienlaikus arī šīs jaunās attīstības tendences, manuprāt, iezīmē problēmu, kas ir Eiropas Savienības līmenī, ka nav šī skaidrība par to, kad tiek izmantotas regulas, kad tiek izmantotas direktīvas. Un nav skaidras ilgtermiņa stratēģijas, kā tad tiek šī dalībvalstu rīcības brīvība regulēta ar kādiem tiesību aktiem un kādā mehānikā. Jo, piemēram, datu aizsardzības jomā, kur arī tātad regulējums ir kļuvis krietni uz maksimālo harmonizāciju vērstāks, tur ir aizstāta iepriekšējā direktīva regulā. Savukārt, piemēram, šeit patērētāja tiesību jomā, tur šāds pavērsiens nav noticis, kaut arī maksimālās harmonizācijas ideja pati par sevi arī varētu runāt par to, ka būtu nepieciešama šāda regula, un tikpat labi viņa varētu būt. Un no otras puses, atkal šajā datu aizsardzības jomā, neraugoties uz to, kad ir regula, un tas regulējums ir regulas formā, vienlaikus tāpat šī datu aizsardzības regula satura apmēram dažos zinātnieku pētījumos, tur mēģināts uzskaitīt, un līdz kaut kādiem 40 pilnvarojumiem dalībvalstīm pašām kaut ko darīt, un līdz ar to arī pēc regulas joprojām ir nepieciešams atsevišķs datu aizsardzības likums Latvijā, kur tomēr diezgan daudz, kas arī pēc būtības ir jānoregulē. Es atvainojos, ka es pārtraucu. Jā. Referāts ir ļoti interesants, bet laika limits arī mums ir svarīgs. Ja ir iespēja 1-2 minūtes pabeigt referātu. Paldies, Vadim, esmu galā, un tātad kopsavilkuma 4 tēzes no manas puses ir. Viens ir, tātad, lai gan tiesību harmonizācija ir viens no centrālajiem pastāvēšanas elementiem, tomēr gan formas, gan satura ziņā tiesību harmonizācija Eiropas Savienības līmenī notiek ļoti haotiski un ar grūti iezīmējamām robežām, gan starp aktiem, gan starp izmantojamām tehnikām. Otra tēze ir, ka šī haotiskuma viens no būtiskākajiem iemesliem ir tas, ka ir ļoti augstu politisku lēmumu ietekmi uz Eiropas Savienības likumdošanas procesu. Protams, jebkurš likumdošanas rezultāts demokrātiskā valstī ir ļoti politiski ietekmēts, bet, ja salīdzinu valsts ietvaros, šī kompromisa pakāpe ir krietni mazāka ar pastāvīgu koalīciju, kas pieņem lēmumus, salīdzinot ar Eiropas Savienības likumdošanas procesu, kur faktiski katram procesam ir atsevišķi, katram tiesību aktam ir savu koalīciju, savu opozīciju. Trešais pieturas punkts ir, ka dibināšanas līguma līmenī būtu nepieciešams atteikties no konceptuāla nošķīruma starp regulām un direktīvām. Jo visi šie apstākļi, kas tika minēti referāta gaitā, liecina par to, ka šīs dalības starp regulām un direktīvām ir ļoti mākslīgs un nav efektīvs mūsdienās 21. gadsimtā. Un pats pēdējais mana tēze kopsavilkumā būtu, ka ņemot vērā grūtības veikt tik radikālas pārmaiņas, Eiropas Savienības tiesai būtu jāuzņemās iniciatīva, radot skaidrākus ietvarus gan regulu, gan direktīvu pielietojumam, gan arī nošķīrumam starp dažādiem tiesību harmonizācijas veidiem. Ja citiem vārdiem sakot, tad būtu Eiropas Savienības tiesai skaidrāk jāiezīmē šīs robežas un šīs sekas, vai tas tiesība akts ir regula, vai tiesība akts ir direktīva, un arī par dažādajiem tiesību harmonizācijas veidiem.
Paldies par uzmanību, un tas arī ir viss no manas puses. Paldies par interesanto referātu. Man vēlreiz jāatvainojas, ka man nācās tevi pārtraukt. Es labprāt klausītos par to, ko tu vēlies pateikt. Viens īsts komentārs. Es negribētu teikt ļaunprātīgi, bet tomēr esot plenārsēdes vadītāja PI funkcijas ietvarā, tas ir rets gadījums, kad mēs atceramies, ka vides tiesības ir Eiropas Savienības tiesību līmenī tādā pašā uztverē kā patērētāju aizsardzības tiesības, jo gan vides, gan patērētāju aizsardzības tiesībām ir sektorālie noteikumi līgumā par Eiropas Savienības darbību, jo tas nozīmē, nevar nodrošināt ilgspējīgu sabiedrības attīstību, ka nav no vienas puses labvēlīgas vides, bet no otras puses nav iespēja patērētājiem iegādāties tās lietas, ko patērētāji vēlas iegādāties, un lai šīs lietas atbilstu līgumam. Ja pāriesim pie mūsu pēdējā referāta, kas noslēdz plenārsēdi. Pēdējo referātu mums prezentēs docents Edvins Ganovskis, kurš turpinās mūsu visu iesāktos tematus saistībā ar digitālo aspektu, bet skatīs to no attālinātu lēmumu pieņemšanas instrumentu perspektīvas un valsts pārvaldes. Lūdzu, 20 minūtes, laiks referātam. Labdien, godājumie klātesošie. Tāpat kā šodien jau dzirdētie ziņojumi, arī šis ir izstrādāts zinātniska projekta ietvaros. Tas ir valsts pētījumu programmas Covid-19 seku mazināšanai ietvaros. Tad valsts bija pasūtījusi pētījumus, lai identificētu tās iespējas, kuras mums ir devusi šī pandēmija, lai pēc pandēmijas mēs varētu tos mehānismus, kas ir instrumentus, kas ir dažādās jomās izstrādāt šīs pandēmijas seku pārvarēšanai, izmantot arī pēc pandēmijas apstākļiem. Un šīs valsts pētījuma programmas ietvaros tika arī radīts projekts ekonomiskais, politiskais un juridiskais ietvars Latvijas tautsaimniecības potenciāla saglabāšanai un konkurētspējas pieauguma veicināšanai pēc pandēmijas izraisītās krīzes. Un viens no savukārt šī projekta ietvaros radītajiem pētījumiem ir par attālināto lēmumu pieņemšanas instrumentu izmantošanas perspektīvām valsts pārvaldē. Ievadam viens piemērs, kā pandēmija, šie ārkārtas apstākļi ir radījuši izmaiņas citu valsts varas orgānu darba organizācijā. Pagājušā gada 21. decembrī Saeimas sēdē tika balsots par Satversmes tiesas tiesnešiem. Un parasti, tā kā šajā gadījumā arī bija vairāki kandidāti, vairākas vēlēšanu kārtas, parasti šī vēlēšana kārtas ar balsošanas zīmēm, viena kārta prasīja apmēram 40 minūtes, kamēr visi deputāti izstāv rindā, iemet biļetenu urnā, balsis tiek saskaitīts, tiek paziņots rezultāts un tā tālāk. Pagājušā gada šajā 21. decembra sēdē tika radīta pirmoreiz izmantota Saeimas e-platformā elektroniskā balsošanas sistēma ar vēlēšanu zīmēm, kur vienai kārtai iepriekšējo 40 minūšu laikā vietā bija nepieciešams tikai mazliet vairāk kā 1 minūte. Tātad laika ietaupījums zināmos gadījumos, izmantojot digitālās tehnoloģijas, var būt ievērojams, un droši vien arī pēc ārkārtas situācijas beigām
būtu grūti iedomāties, ka varētu atgriezties pie balsošanas ar vēlēšanu zīmēm, tā kā tas bija iepriekš, ņemot vērā šos jaunos izstrādātos tehnoloģiskos risinājumus. Un tad ir jautājums, ko valsts pārvalde jau ir darījusi un vēl var darīt, lai izmantojot digitālo tehnoloģiju radītās iespējas, padarītu savus pakalpojumus pieejamākus privātpersonām. Kopumā raugoties uz pēdējiem 20 gadiem valsts pārvaldē, mēs varam novērot zināmu sakarību starp tehnoloģiju iespējām un arī juridiskajām iespējām saziņā ar valsts pārvaldi. Pirms interneta laikmetā saziņa notika klātienē, rakstveidā vai telefoniski. Pēc interneta jau valsts pārvaldē plaši tika izmantota iesniegumu iesniegšana elektroniski. Gan ar drošu elektronisko parakstu, gan izmantojot valsts un pašvaldību pakalpojumu portālā latvija.lv, pieejamās iesniegumu iesniegšanas iespējas, izmantojot cita veida identifikācijas līdzekļus, piemēram, internet bankas. Un ko tad ir parādījusi šī ārkārtējā situācija pēdējā gada laikā? Ja es arī nezināju pirms gada, kas tā, zināju videokonferences, bet nekad nebija izmantojis, tad tagad ne tikai tādi laikam atpakaļ ejoši cilvēki kā runātājs, bet arī daudzi citi plaši izmantoja videokonferences, lai gan darba vajadzībām, gan arī privātām vajadzībām. Tātad videokonferenču tehnoloģijas pieaugums ir bijis milzīgs pēdējā gada laikā. Un te man ir jāuzsver, ka arī te jums ir redzami šie 3 cikli tehnoloģiju izmantošanā valsts pārvaldē, jāuzsver, ka tie viens otru neaizstāja, bet tikai viens otru papildina. Un tagad, ņemot vērā šo video konferenču pieejamību un arī to, ka ārkārtējās situācijas laikā valsts pārvaldes, daudzas valsts pārvaldes iestādes pārstāja pieņemt cilvēkus klātienē, tad rodas jautājumi, kā vēl mēs varam nodrošināt jau esošajos juridiskajos procesos, administratīvajā procesā, administratīvo pārkāpumu procesā, vai arī kaut vai iesniegumu likuma kārtībā skatāmo iesniegumu iesniegšanā vai apmeklētāju pieņemšanā, kā vēl var palielināt digitālo tehnoloģiju izmantošanu un tieši attiecībā uz videokonferencēm, kas arī bija viens no uzdevumiem šajā pētījumā. Lūk. Valsts pārvaldes saziņa ar privātu personām šobrīd notiek vairākos procesos, un šie 3, kas arī ir minēti, nav, protams, vienīgie, bet nozīmīgākie gan. Administratīvajā procesā iestādē tā saziņa ar privātu personām ir būtiska pie iesnieguma iesniegšanas, jo administratīvā procesa likums paredz iespēju iesniegt iesniegumu mutvārdos, un faktiski šī iespēja ir ļoti populāra. Tās iestādes ar augstu klientu apkalpošanas kultūru, kā piemēram valsts ieņēmuma dienests, valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, nodarbinātības valsts aģentūra un citas,
cilvēki ikdienas dodas uz šīm iestādēm, devās uz šīm iestādēm, lai iesniegtu iesniegumus mutvārdos, jo vienkārši cilvēkam tā ir vienkāršāk. Viņš aiziet, viņš izstāsta savu vēlmi, klienta apkalpošanas speciālists sagatavo jau rakstveidu formas iesniegumu datorā un ātri izdrukā, cilvēkam tik atliek parakstīt, un tā tas administratīvais process ļoti bieži šajās iestādēs sākas. Tāpēc, un arī pētījumā mēs guvām apliecinājumu, ka šī klātienes komunikācija privātpersonam ir ļoti svarīga. Tāpat arī administratīvais process, lai arī neregulē tieši formas, kādā persona var uzklausīt, bet viena no šīm formām var būt arī mutvārdos. Un šeit arī ir perspektīva videokonferenču izmantošanai. Taisnība sakot, nekas jau šobrīd neliedz iestādei izmantot videokonferenci tad, kad ir jāuzklausa administratīvā procesa dalībnieki pirms potenciāli nelabvēlīgu administratīvu aktu izdošanas. Taču te man ir jāuzsver, ka ārkārtas situācijas laikā valsts pārvalde tieši attiecībā uz administratīvo procesu nepielāgojās jaunajām iespējām. Un arī 2 likumi, kas regulēja šo valsts institūciju darbību, faktiski paredzēja tādu, var pat teikt, arhaiskāku regulējumu, pasakot, ka atsevišķos gadījumos iesniegumu ir iespējams iesniegt telefoniski, ja ir iespēja izmantot, identificēt personu. Protams, arī saglabājot jau esošās elektronisko iesniegumu iesniegšanas iespējas, bet tomēr tādu rīku klātienes komunikācijai līdzīgu rīku izmantošanas nebija. Iesniegumu likuma kārtībā izskatāmajos iesniegumos arī līdzīgi, kur cilvēki var doties uz iestādi iesniegt iesniegumus mutvārdos, bet arī apmeklētāju pieņemšana, ko regulē šis likums klātienē, arī svarīga. Administratīvās atbildības likums jau pieļauj iespēju izmantot videokonferences procesuālo darbību veikšanā, bet tikai tad, ja procesa dalībniekam nav iespējas piedalīties objektīvu iemeslu dēļ šajā procesā. Un tad ir jautājums, ko var darīt labāk valsts pārvaldē šajā situācijā, un ņemot vērā šo plašo videokonferenču pielietojumu, tad no juridiskā viedokļa ir jāapsver, vai ir iespējams radīt klātienes saziņai ekvivalentu saziņas rīku tiešsaistes vidē, kurš izpildītu visas juridiski nozīmīgās prasības un vienlaikus arī palielinātu valsts pārvaldes sasniedzamību privātpersonām. Un tātad šī projekta ietvaros arī mēs izstrādājam tādu koncepciju par to, ka ir iespējams radīt šādu tiešsaistes platformu, kurā, protams, ne visos administratīvos procesos, noteikti ne visos, bet tajos, kuros ir iespējams, šajos, kaut vai tāpat nodarbinātības valsts aģentūra, valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra un tā tālāk, kur varētu izmantot universālu platformu, kurā cilvēks identificējoties vai no ar internetbanku vai tam līdzīgi, var saņemt klātienes konsultāciju un faktiski uzreiz arī tieši tādā pašā kārtībā kā klātienē iestādes darbinieks videokonferences formātā iegūst visus nepieciešamos datus, sagatavo tajā pašā platformā iesniegumu un cilvēkam tik atliek, ja jau viņš ir identificējies ar to internetbanku, atliek tikai ķeksīt uzspiest, ka viņš piekrīt tam iesniegumam, respektīvi viņa parakst un administratīvais process ir sācies. No šajā pētījuma ietvaros arī tika veikta diezgan plaša iedzīvotāju un valsts pārvaldē nodarbināto aptauja, kuru palīdzēja veikt tā pētījuma kompānija SKDS. Un aptaujas rezultāti parāda, ka cilvēkiem klātienes komunikācija
ir ļoti svarīga. Tātad no vairākiem komunikācijas veidiem, iesnieguma iesniegšanas veidiem, apmēram trešdaļa iedzīvotāji, kas ir ļoti liels skaits, dod priekšroku rakstveidu iesniegumu iesniegšanai, iesniedzot klātienē. Mutvārdos arī 13% kopumā, ņemot tātad tie, kas grib doties uz iestādi klātienē, tas skaits ir virs 40%. Tāpat arī ievērojams skaits trešdaļa dod priekšroku vispirms iesniegumu iesniegšanai elektroniski, izmantojot internetbanku vai citas identificēšanās iespējas, bet nedošu elektronisko parakstu. Un ar drošu elektronisko parakstu šis formāts vismaz šobrīd ir visnepopulārākais, izņemot vēl kā sacīt, to pārspēju rakstveidu iesniegumu iesniegšanu nosūtot pa pastu. Tātad no privātpersonu viedokļa šī klātienes komunikācija ir svarīga un ārkārtējās situācijas apstākļos, kad šī klātienes komunikācija iztrūks, ir jārod alternatīvu tehnoloģisku risinājumu, kas šo klātienes saziņu vismaz līdzvērtīgi iespēja palīdz nodrošināt. Arī no valsts pārvaldē nodarbināto skatu punkta 17,8% bez kādām ierunām klientu apkalpošanā iesaistīto dotu priekšroku saziņai videokonferences formātā, 41,5% saka, ka viņiem nebūtu nekāda iebilduma arī izmantot videokonferenci, bet priekšroku dot klātienē, un tikai 34% saka no valsts pārvaldē nodarbinātajiem, ka viņi saziņā ar privātpersonām nevēlētos izmantot videokonferenci. Un ko tad ir iespējams radīt? Lai varētu radīt klātienes saziņai ekvivalentu tehnoloģisku rīku, digitālu platformu, minimālās prasības ir šādas. Vispirms, kas mums ir juridiski svarīgi? Mums ir juridiski svarīga fizisko personu identifikācija. Tātad, ka gribu juridiski nozīmīgi gribas izteikumu, vai tas būtu iesniegums iestādē vai citādi, ka to izsaka šī persona. Un šeit tas tradicionālais aizdomīgums pret elektroniskajām formām patiesībā ir maldīgs, jo, jāsaka tā, rakstveidā iesniegts iesniegums pa pastu ir daudz nedrošāks vai neusticamāks kā elektroniski apliecināts, kur ir izmantot elektroniskās identifikācijas rīki, jo rakstveidā iesniegtā iesniegumā, ko iestāde saņem, viņi nekad nevar zināt, ka tas tiešām ir tas cilvēks, kurš ir šī dokumenta autors, ka viņš arī viņu ir parakstījis. Elektroniskās identifikācijas gadījumā tomēr tā ticamības pakāpe ir augstāka. Un šo elektronisko identifikāciju jau vairākus gadus palīdz risināt fizisko personu elektroniskās identifikācijas likums, kurā paredzētie risinājumi jau šobrīd tiek izmantoti daudzu elektronisku iesniegumu iesniegšanā valsts pārvaldē, kaut vai ar to pašu portālu latvija.lv. Tātad šis risinājums jau ir izstrādāts, kur persona šajā portālā ielogojoties, vai nu tā būtu internetbanka vai droši elektroniskais paraksts vai cita elektroniskās identifikācijas līdzekļi, autentificēs un tādējādi viņas grib viņas identitāte, teiksim, tā tiek pārbaudīta un tie gribas izteikumi, kas tur tiek veikti, arī tiek attiecināti uz šo personu. Šajā digitālajā platformā kā minimāla funkcionalitāte būtu nepieciešams videokonferences režīms, dokumentu sagatavošana un parakstīšana, kur tāpat kā es šobrīd dalos ar savu ekrānu, tā arī iestādē nodarbinātais sagatavojas privātpersonas iesniegumu, to parāda privātpersonai, un privātpersonai tikai ar vienu ķeksīšu palīdzību būtu iespēja šo attiecīgi dokumentu parakstīt, respektīvi paust savu piekrišanu šī dokumenta saturam. Tāpat arī video un skaņas attēlu ierakstīšanas iespēja var būt nozīmīga, jo atkal domājot par to, kā tehnoloģijas var
mainīt ierastos saziņas veidus. Tagad iesnieguma likums, kas paredz tādas vienkārša veida cilvēku sūdzības, piemēram, manā ielā ir izdegusi lampa. Vai ne? Mums šobrīd iesnieguma likums paredz, ka iesniegumu var iesniegt tikai rakstveidā vai mutvārdos, vai arī elektroniski. Un tagad jautājums, vai var paredzēt iespēju arī iesniegt iesniegumu ierakstā, audiovizuālā formātā, protams, ņemot praktiski apsvērums, kad ilgi tur neviens negrib neko klausīties, bet maksimums 5 minūšu iesniegums, kur cilvēks audiovizuālā formā izpauž savu gribu, būtu arī no juridiskā viedokļa vismaz pieļaujams. Tāpat arī pie klientu apkalpošanas klātienē būtu nepieciešama iespēja reģistrēties gaidīšanai rindā, kur jūs tāpat kā jūs dodaties uz klientu apkalpošanas centru, to pašu funkcionalitāti jūs varat saņemt neizejot no mājas, kas varētu būt jo sevišķi pievilcīgi laukos dzīvojošiem, protams, tiem, kuri ar šīm digitālajām tehnoloģijām ir apraduši. Tās ir minimālās juridiskās prasības, protams, vēl ir gana daudz arī funkcionalitātes jautājumu, un vēlreiz uzsver arī, ka ne jau visās iestādēs šo var izmantot, ir arī tāda administratīvie procesi, kur klātienes formāts ir neizbēgams. Vai arī, kur administratīvā procesa sarežģītības dēļ, nepietiek vien ar to, ka privātpersona šādā veidā uzklausa. Līdz ar to kopsavilkuma secinājumi, tad tehnoloģija radīto iespēju, proti videokonferenču lietojumu programmu izmantošanai, nepieciešamo viedierīču pieejamība un izplatība, valsts pārvaldes pienākumu. Izplatība rada pienākumu valsts pārvaldē radīt jaunu saziņas formu ar privātpersonām, tas ir videokonferenci. Valsts pārvaldē videokonferenci atsevišķu procesuālo darbību veikšanā var izmantot jau šobrīd, piemēram, uzklausot privātpersonas vai veicot procesuālās darbības administratīvo pārkāpumu procesā, taču šīs tehnoloģijas izmantošana ir nepieciešams paplašināt, radot klātienes saziņā ekvivalentu saziņu digitālajā vidē ar iespēju videokonferences laikā radīt un parakstīt dokumentus. Arī šodien kolēģis Kārkliņš ir devies uz attālināto tiesas sēdi. Arī tiesas sēdē šobrīd tiek izmantotas videokonferences, bet atkal tikai izmantojot jau esošās platformas, un tad tas pierādīšanas, kā tur skanē tās pases, tur sūta un tā. Apgrūtinoši ir tehnoloģiski rīki iespējami, lai šo varētu pilnveidot un šādu vienotu valsts pārvaldes platformu iespējams arī izmantot tiesas procesos, kur jau persona ielogojoties, ja tā var teikt, caur to viņas tā identitāte arī tiek apliecināta. No juridiskā un praktiskā viedokļa minimālās prasības klātienes saziņai ekvivalents digitālas platformas funkcionalitātei ir tātad iespēja veikt fiziskās personas elektronisko identifikāciju, videokonferences iespēja, dokumentu veidošanas parakstīšanas iespēja, attēlskaņas ierakstīšanas iespēja reģistrēties apmeklētāja rindā, kā arī universalitāte, tas ir vienots dizains, bet daudzveidīgs pielietojums. Un, protams, arī, ka klātienes saziņā ekvivalents digitālās saziņas galvenās priekšrocības ir iespēja taupīt kā privātpersona, kā valsts pārvaldes resursus, jo sevišķi sniedzot iespēju samazināt papīra aprits lietojumu valsts pārvaldē. Šādas platformas ieviešanai administratīvajā procesā iestādē grozījumi likumos pat nav nepieciešami. Atsevišķi grozījumi būtu nepieciešami iesniegumu likumā, lai sniegt iespēju iesniegt iesniegums īsa audio-vizuāli ierakstu veidā un digitālai apmeklētāju pieņemšanai, kā arī administratīvās atbildības likumā paredzot plašāku iespēju videokonferenču izmantošanai arī tad, kad procesa dalībnieks to ir lūdzis. Šādā veidā arī valsts pārvalde varētu iet līdzi laikam, vai pat laikam pa priekšu,
nenoliedzot to, ka parasti ir daudz ērtāk un izdevīgāk laiku palaist pa priekšu un pašam doties nesteidzīgi aiz muguras. Paldies par uzmanību. Vadim, laikam tālāk tev noslēguma vārdi. Paldies docentam Edvinam Danovskim par viņa referātu un digitālā pakalpojuma izmantošanas jautājumiem valsts pārvaldē un tiem izaicinājumiem, kuri ir valsts pārvaldē saistībā ar digitālo pakalpojumu izmantošanu. Šis ir pēdējais referāts šajā plenārsēdē. Mums nav paredzēta jautājumu atbilžu sadaļa šajā plenārsēdē, bet izmantojot iespēju, ka visi referenti, izņemot profesoru Jāni Kārkliņu šeit atrodas, varbūt kādam ir iespēja, vai nepaskatoties, es dotu iespēju, ja kādam ir vēlēšanās uzdot jautājumu, kādam no klātesošajiem referentiem. Vai kāds vēlas uzdot jautājumu? Ja vēlaties, lūdzu, tagad ir iespēja šo jautājumu uzdot. Redzu, ka jautājumu nav, līdz ar to mēs varam noslēgt šodienas plenārsēdi. Kā jūs redzējāt, digitālā pakalpojuma, digitālā satura vai preču ar digitāliem elementiem problemātika ir visai plaša, tā saistīta nevien ar patērētāju aizsardzību, bet tas attiecās gan uz jebkuru civiltiesību subjektu, tā arī uz valsts pārvaldi, kura arī izmanto digitālos pakalpojumus un, protams, digitālo saturu. Man jāsaka paldies visiem jums par dalību šajā plenārsēdē, un es ceru, ka plenārsēdē nolasītie referāti ir snieguši jums vielu pārdomām un arī snieguši jaunas zināšanas par šiem nebūtu nevieglajiem jautājumiem mūsu mainīgajā pasaulē. Paldies par jūsu dalību un lai jums ir izdevusies otrdiena. Veiksmīgi!